Pirms 36 gadiem šeit bija balsojums par Latvijas valsts neatkarību. Augstākās padomes deputāti lēma un izgāja pa durvīm, un tauta sagaidīja ar aplausiem, ziediem, ar asarām un ovācijām. Pa vidu tam ir notikuši ļoti daudz notikumu. Krievijas karaspēks izvests no Latvijas, mēs esam iestājušies ANO, NATO, Eiropas Savienībā, OECD un citur. Mēs esam lēmuši par to, ka izglītības sistēma būs latviešu valodā. Mums ir bijis referendums, noskaidrojām to, vai vienīgā valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda. Mēs esam nojaukuši okupācijas pieminekli. Mēs no visa spēka atbalstam Ukrainu pret Krieviju, pret agresoru. Un ir 5. kara gads. Un mēs vēl šeit diskutējam, kā cilvēki tribīnē, un diskutējam par to, faktiski, vai krievu valoda ir obligāta Latvijas republikā 36 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Par to ir bijušas šīs diskusijas attiecībā arī uz sabiedriskajiem medijiem. Mēs to nevarējām noskaidrot šeit, Saeimas zālē, jo bija tādi, kas stingri aizstāvēja krievu valodu, bija tādi, kas stingri aizstāvēja latviešu valodu, un bija tādi, kas pa vidam kaut kā mēģināja izšļūt. Tieši tāpēc apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība vērsās Satversmes tiesā, lai tiesa lemj, kas ir pareizi un kas nepareizi. Un tiesa lēma. Un tiesa nolēma pašu galveno, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, ka krievu valoda ir pašpietiekama valoda un viņai nav nepieciešama īpaša statusi un aizsardzība. Un pats galvenais, ka krievu valoda nevar un nedrīkst nekādā gadījumā Latvijas nacionālās drošības interesēs kalpot kā tilts. Tā var būt tikai kā vairogs un izņēmuma gadījums. Tas ir galvenais secinājums no Satversmes tiesas sprieduma. Un, cienījamie kolēģi, šeit visi 100, mēs 100, esam devuši zvērestu no šīs tribīnes. Skaidri pasakot, es zvēru tautas priekšā būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valodu. Un aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, kur ietilpst arī valodas aizsardzība un arī valodas aizsardzības politika, kas ir jāveido šeit Saeimā. Līdz ar to, ko paredz šis likumprojekts? Tas paredz to, ka mēs aizstājam pienākumu ar tiesībām. Tas vairs nav pienākums nodrošināt saturu krievu valodā. Un vakardien komisijā es domāju, šim pilnajam ierakstam ir jātop publiskam, jo tas bija diezgan šokējoši, kā Saeimas deputāti, arī dažādi eksperti, sāk teikt to, ka šie grozījumi ir bīstami, ka tiem, kas šos grozījumus virza, balstoties uz Satversmes tiesas spriedumu, ir jānoliek mandāts, ka mēs iejaucamies sabiedrisko mediju saturā un apdraudam mediju redakcionālo neatkarību. Kolēģi, mēs esam Saeimas deputāti ar tautas dotu mandātu, ar zvērestu un Satversmi, kuriem ir pienākums aizstāvēt latviešu valodu. Un mēs veidojam valodas politiku. Ar to ir jānodarbojās Saeimas deputātiem. Līdz ar to, pirmais, mēs aizstājam šo pienākumu tikai ar tiesībām. Sabiedriskajiem mēdījiem vairs nebūs pienākums raidīt mazākumtautību valodās, tam būs tiesības. Un tikai tām mazākumtautībām, kur valoda nav pašpietiekama. Tas ir fundamentāli svarīgi. Otrais, attiecībā uz pašpietiekamām valodām, būsim atklāti, mēs šeit runājam reāli par krievu valodu. Saturs ir pieļaujams tikai izņēmumu gadījumos, ārkārtējā situācijā. Un trešais, mēs novēršam iespēju veidot veselas programmas krievu valodā. Kolēģis atgādina, ka šim ir jābūt pārmaiņu brīdim, kad mēs saprotam un apzināmies, ka krievu valoda nedrīkst būt tilts, bet gan vairogs. Un mūsu pienākums ir aizstāvēt un sargāt Latvijas valsts pamatus un Satversmi.